Tā, šodien mums būs šis Sony Walkmans, jeb kasešu atskaņotājs, kas ir WMEX570. To es pa pusi angliski, pa pusi latviski pateicu nosaukumu, jā, šis Sony. Viens no maniem favorītiem šobrīd, kurš īstenībā darbojās ilgu laiku, un es klausījos mūziku ar viņu, bet viņam arī, ar laiku, protams, siksniņa atstāja čatu, ja. Tāpēc šeit man ir nopirks, protams, atkal no DECTEC siksna, kas ir domātā Sony VM vai WMEX570, ja, ko mēs šodien arī mainīsim. Arī šī siksne ir izvilktā ārā, un es viņu kaut kur šeit esmu tā, jo man šeit ir salikts, es nevarēšu viņu dabūt. Man ir tā vecā siksna, izņemtā ārā, kā piemērs atstāts, un, protams, es neatstāju viņu iekšā, lai nebūtu nekādu problēmu, kā jau arī minēju iepriekšējā video, to, ka, ja atstāju siksnu ilgu laiku, protams, tur vajadzīgi gadi, laikam, un viņa var izkust, un tad būs problēmas. Šis Sony īstenībā ir tāds, ļoti labā stāvokli, un es arī mēģinu to stāvokli arī tā atstāt, lai viņš nav saskrāpēts, viņš nāk oriģinālajā, maisiņā, ja, kur es viņu arī turu, kad neklausos, vairāk vai mazāk es viņu slēdzu iekšā pie mašīnas, un klausos mašīnā, piemēram, kaut kādas kasetes, jā, bet es saku, ka tagad, viņam ir tā, ka siksnijā ir čau, tāpēc šodien ir jānomaina šī siksne, un es jau arī minēju iepriekšējā video, ka Sony ir paredzējuši servisu, un viņi ir uztaisījuši to visu ļoti vienkārši, tāpēc, jā, vajadzīgs mums ir skrūvgriezis, ja nešaubos, tad šeit bija 4 skrūves vai 5, 1, 2 šeit, 1 šeit un 2 šeit, jā, 5 skrūves. Tāpēc to mēs arī darīsim, skrūvēsim nost un atstāsim tā, lai nesajūk, jo šīs Sony playerim, un ne tikai šīm Sony playerim, viņiem ir savādākā lieluma skrūves, kur mazākas, kur lielākas, kur melnas, kur varbūt sudraba, kā, atkarīgs kur ko. Tāpēc liekam īstajā, teiksim tā, īstajā vietā, lai man būtu vieglāk vēlāk šo visu salikt. Tā. Jā, nost. Atstāsim šitā, lai ir vienkāršāk atpakaļ visu salikt. Un šeit ir tā, kā šīs vāciņš ņemas nost, jo šeit ir pogas. Tā, redz, un šeit ir viss, kas ir vajadzīgs. Nav jāņem nekādas plates nost, neko. Redz, viņš darbojas uz vienas pirkstiņu baterijas, dubultā A, un šeit motoriņš un zobratiņu vispārējais. Protams, es neatceros, kā viņš jāliek, tāpēc es uztaisīju bildi. Vienmēr jāuztaisa bilde, ja kaut ko jauc, lai nebūtu tā, ka vēlāk, varētu neatrast iespēju salikt visu atpakaļ. Tāpēc, ja mēs skatāmies šeit telefonu, tad siksne nāk no šejienes pa melno, tad pa šo, kā skaitās šīs materiāls, un apiet apkārt, ja. Tā kā atstāsim šo šeit, ņemam nost mūsu jauno siksnu, un mēģināsim nomainīt. Jā, protams, kvalitātes ziņā šīs siksnes ir labas, ja, un ceru, ka kalpos arī kādu laiciņu. Viena problēma ir šeit, varbūt, ja vienīgi, jo šeit ir baigi tuvu, bet mēģināsim viņu
ielikt un nesalauzt visu pārējo. Tā, jāņem šitā, zem šī un tad uz šī. Kaut kā tā. Redz, un ja pagriez, tad viņa arī pašā izlīdzinās. Ja es ielieku, piemēram, bateriju, noņemsim šito nost, ja. Redz, viņš ieslēdzās. Tā, viss kārtībā, un šeit, piemēram, ir playpoga. Un viņš atskaņuš. Šeit ir stoppoga. Tāpēc, ka kasetes nav, viņš maina pozīcijas un tā. Bet, ja mēs ieliekam kaseti iekšā playerī, tad mēs varēsim paskatīties, kā viss notiek. Paņemsim, attīsim varbūt, apstādināsim un spiežam play. Un viss notiekās. Tuit ieslēgšu arī tumbiņu, kura šobrīd lādējās. Un paklausīsimies arī skaņu. Viss strādā, redz. Tā, kur viņam ir austiņas šeit. Nogriezīsim skaļumu. Vakar tika publicēts video, ja? Es nezinu, vai, jo es filmēju nākošajā dienā, protams, es nezinu, vai es viņu liekšu šodien, es domāju, ka likšu arī šodien, jo video ir daudz paredzēti, ko izlikt nākotnē, tāpēc man YouTube izmetā arī, protams, par dziesmu, jo es izmantoju veco latviešu gabalu. Tā, viss izskatās labi. Slēdzam nost un liksim atpakaļ. Jāizņem bateriju ārā. Un kasete, tā kā es ļoti apmierināts, ka es dabūju šo siksnu un nomainīju viņu. Un tagad es atkal varēšu klausīties šo foršo Sony. Bet, ja mēs paskatāmies, tad šeit tika izmantots Toshiba chips un šeit Oki chips, ja. Sony... No Sony šeit nekā nav. Nu, vismaz neredzu neko no Sony šeit. Bet, jā, labs playeris. Un ja es tūlīt ātri atradīšu jums šī playera izlaišanas gadu, Sony Walkman. Un tas ir VM X570, ja. Mēģināsim atrast, ko viņš pateiks mums. Tātad... No 1999. Gada Portable cassette player released for the Walkman 20 gadu jubilēju Walkmanim viņi izlaiduši šito. Vai šis ir baigi labais, man baigi viņš patīk, jo viņš tāds viss metāls, gandrīz metāls, bet visi vāciņi un vispārējais ir metāla, nu, teiksim tā, priekšiņa un aizmugurē. Tā, piespiedīsim šeit, lai varētu viņu pareizi salikt, lai nebūtu problēmu nekādu. Es nezinu, vai es esmu runājis par šo playeru vispār video, bet tūlīt es saskrovēšu un es izstāstīšu ātri kaut ko varbūt par viņu, kas viņam ir, kādas opcijas, funkcijas, kas te viņam ir. Nu, protams, nekas baigais te nav, bet viņš ir foršs. Man patīk, ka viņš darbojas uz vienas baterijas un diezgan ilgi tur. Nu viss. Tā kā jā. Bet priekšiņa mums ir playpoga, ja, atskaņošanas poga, apstādināšanas poga, pārtīšanas, šeit ir funkcijas. Viņam tur ir tādas funkcijas, kur jāspiež pogas un tad viņi slēdzas iekšā. Ļoti vienkārši, laba skaņa, basiņš un vispārējais ir, protams, Dolby Noise Reduction, ja.
Šeit liekas tā baterija, viens pirkstiņš. Viņš tāds drusku šeit biezāks ir. Apakšā mums ir 1,5 volts ieeja, ja, un pozitīvais vidējais, tā kā tas jau ir jaunais variants, jo agrāk viņi lika negatīvo vidējo kontaktu, ja, un pozitīvais bija ārējais kontakts. Var pieslēgt šeit pulti, es nezinu, man pults nebija, un, protams, austiņas. Šeit mums ir hold poga, lai nepiespiežās šīs pogas, ja, un skaļums. Un pa lielam tas ir viss. Šeit var redzēt lodziņš, ja, caurspīdīgais, kur var redzēt kaseti, ja. Piemēram, ieliksim šo kaseti, un var redzēt, ja, viņu tur. Megabass, protams, automātiskais, laikam, skaļuma, tur kaut kāds regulētājs ne, bet kaut ko viņš tur dara, lai nav tā, ka baigi bliež jums austiņās. Un pa lielam viss. Un tā var redzēt, kā griežās kasete šeit, redz. Tā kā tas ir labi. Un šeit ir funkcijas, bet tur jāspiež šī poga un, piemēram, kaut kādas citas pogas BL skip, redz, ieslēdzās gaismiņa. Es nezinu, vai jūs redzat, jā. Tad, ja es spiežu šito, tad ir AVLS ieslēdzās iekšā, un šeit būs sound, vai nu tas ir kaut kāds megabass, vai kaut kā slēdzās ārā, un šeit Dolby noise reduction funkcija. Tā kā tā, un ja es piespiežu hold šeit, tad neviena poga nedarbojas un var bāzt viņu kabatā. Redz, šitām nav siksnas turētāja, kā mums pierasts vecajiem Walkmanim, ja? Tā kā šito varēja vienkārši kabatā ielikt. Nav viņš smags, bet nav arī baigi vieglais. Lielā kabatā noteikti var iebāzt. Es saku, šis viss ir kaut kāds alumīnijs vai kaut kas tam līdzīgs. Šitas ir plasmasa, protams, iekšējā tas rāmis, ja? Bet ārpusē ir plasmasa, un šis arī, protams, ir plasmasa, bet šis ir alumīnija vāciņi, šitie priekšie panelīši, teiksim tā, jā, un ļoti labā stāvoklī viņš ir, man baigi ļoti patīk, un ja gribi viņu, lai viņš vēl labākā stāvoklī ir, tā vienkārši ieliec viņu iekšā šajā paučā, un viņš smuki stāv. Tā kā jā, šis bija neliels ieskats un siksnas maiņa šīm Sony playerim, atskaņotājam, ja, un jā, paldies, ka noskatījies, un tiekamies citā.